lai ir slavēts Jēzus Kristus. Dārgie draugi, mani sauc priesteris Jēkabs Radonsdole. Es esmu Ludzas baznīcas prāvests, un es gribu jums pastāstīt par kaut kādu ļoti īpašu priekšmetu mūsu baznīcā. Proti, šī baznīca, kaut gan daudziem šķiet, ka tā ir sena, tā ir tikai 30 gadus vecā. Jā, šeit var redzēt arī vecās notikušas baznīcas senās skulptūras, bet šajā dievnamā var redzēt arī jaunus laikmetīgas kristīgas sakrālās mākslas darbus, kā piemēram ir mums laikmetīgais krustaceļš, kas bazējas uz arī tās zināmas krustaceļa arī struktūras, bet kur mēs redzam laikmetīga izpildījuma, kāds ar krāsam, ar dažādiem toņiem tiek parādītas dažādas jūtas, dažādas noskaņas, dažādas pārdomas tiek vedinātas ar šo krustaceļu. Un kopš dažiem gadiem mūsu baznīca priecēs par kādu jaunu sakrālas mākslas priekšmetu, proti par kristāls stiktelētu kristamtrauku. Visās senēs baznīcas ir bijuši kristamtrauki, pat lielas bedres izrektas baznīcas grīdā. Proti, mūsu dievnamā mums ir liels trauks, liela bļoda, kā varētu teikt, no kristāla stikla. Un, mīļie draugi, tās nav štancēs kaut kur, tas ir izveidots tieši mūsu baznīcai. Un par ietversmu šīm mākslas darbu jāsaka tā, tas ir īstais mākslas darbs. Bija paņemti Jāņa Pāvila II vārdi: Dievs raksta taisni uz cilvēces šķībajām līnijām. Proti, Dievs neskatās uz cilvēces kļūdām. Dievs vienalga, viņš ir vēsturiskums, viņš vienalga raksta taisni. Un viņš raksta taisni arī mūsu dzīvēs. Un proti, jūs redzat šeit, šai kristamtraukā, jūs redzat ozolu koka mizu faktūru, trīsdimensionāli. Viņš ir ļoti biezi, te ir vairāk centimetri. Te mums ir 3 mēnešu kausēts viena gabala kristāla gabals. Un proti, te ir iespiesta ozolu mize. Tas ir raupjākais, ir stiprākais koks, kas atgādina par šīm cilvēces šķībajām līnijām, par cilvēces kļūdām. Un Dievs iet šai vēsturi. Un Dieva vēsturi mūsu dzīvēs sākas ar šo kristības žēlastību. Un šis perfektais Dieva taisnais raksts šai kristamtraukā ir attēlots ar perfektu apli, kas ir ikonogrāfija tieši Dieva zīme, perfektais aplis. Dievs iet cilvēka vēsturē, Dievs to pārveido, Dievs kļūst klātesošs un vada mūsu dzīvi saskaņā ar saviem nodomiem. Mīļie draugi, apmeklējot Ludzas dievnamu, atcerieties pieiet pie šī kristamtrauka. Šeit parasti vienmēr ir kristīt būdams, ja mēs šeit kristam, bet mēs arī šodien nokristē vienu pieaugušo, arī ieskatīties arī apakšā novietotais spoguli, kas bija novietots kādreiz, kad šo kristamtrauku izveidoja, izsādē. To arī parādīja visai plašai publikai, pirms tas atceļoja uz mūsu baznīcu, un tā var redzēt arī šo ģeniālo arī mākslas darbu un apakšas, cik skaistas arī formas mums tiek parādītas. Un, mīļie draugi, lai arī šis kristamtrauks runā uz mūsu sirdīm, sevišķi šai jubilejas gadā, proti Dievs raksta taisni uz cilvēces šķībajām līnijām. Esiet cerības svecinīgi, nebaidieties ne no kā. Lūdzieties par mieru pasaulē un lūdziet, lai jūs saglabājat un aizvien attīstāt jūsu sirdīs kristības žēlastību, kurā Dievs ir iegājis mūsu arī dzīvēs. Lai ir slavēts Jēzus Kristus mūžīgi mūžos. Āmen! Lūdzu uz Lūdzu!